parādīšu unikālu īpašumu. Nu, šādus īpašumus bieži nav iespējams iegādāties. Nu, lai jūs saprastu unikalitāti, ja? Tev ir pagalms, atver vārtiņus, pludmale un Baltijas jūra. Šajā sētā iebraucot, tu atslēdzies no apkārtējās vidas un visiem ikdienas stresiem. Vienkārši apsēdies lapenē, ieskaties jūrā un pēc 5 minūtēm burtiski viss stress nolīst nost. Vienkārši pazūd. Te ir miers. Atrodos Rojā, Liepu ielā 3, un man ir tāds gods jums izrādīt ēku, kur savā laikā atradās pirmā aptieka Rojā. Ēka celta vairāk kā pirms 100 gadiem, 130 gadiem, guļbūvas ēka, kas renovēta 2023. gadā. 140 kvadrātmetri dzīvojamā platība un nedaudz virs 1 hektāra plašs zemes gabals, kā jūs redzējāt, kas robežojās ar Baltijas jūras pludmali. Piedāvāju mājas apskatu sākt ar iekštelpām. Māja ir sadalīta 2 dzīvokļos, katrs pa 70 kvadrātmetriem, un šī jau ir vecās aptiekas oriģinālā ieeja, kā redzams vēl piemiņas plāksne par šo faktu liecina. Tātad šī ir vecās aptiekas tirdzniecības zāle, šeit agrāk stāvēja lete, aptiekārs, starp citu ir vēl saglabājušās relikvijas no tiem laikiem, zāļu saraksts, kas ir aptiekās, bet saimniece saka, ka vispārējais ir nodots muzejam. Šeit ir guļamistaba. Otrais dzīvoklis. Es gribu teikt, ka šīs mājas renovācijas un restaurācijas laikā tika izmantots oriģinālais koks visur, kur iespējams. Piemēram, šīs palodzes ir veidotas no renovācijas laikā pārpalikušajiem oriģinālajiem mājas dēļiem. Oriģinālās sijas un griesti pēc iespējas, cik ir varēts, tik ir saglabāts. Arī mēbeles šeit ir koka mēbeles veidotas pēc pasūtījuma, granulu kamīns, ir arī siltās grīdas šeit, kvalitatīvas skandināvu un vācu mēbeles, arī šis galds veidots ir speciāli priekš zviedru izlietnes. Un šeit mums ir siltumsūknis, un pēdējā istaba šajā dzīvoklī - guļamistaba. Šī lielā šķūņa vietā var uzbūvēt māju ar plašu terasu ar skatu uz jūru, vai nu ko katrs iedomājās, ko viņš grib uzbūvēt. Un uz tiem mazajiem šķūņu pamatiem arī var uzbūvēt 2 stāvu māju. Un ja būs piedāvājums, tad saimniece ir ar mieru šo zemes gabalu arī dalīt vairākos gabalos. Piemēram, šeit ir māja, un tad tur paliek otrs zemes gabals ar tiem pamatiem, lai kaut ko var uzcelt. Ir dažādi varianti. Šeit ir vēl viens iebraucamais ceļš īpašumā. Īpašuma cenas sludinājumā 395 000 eiro. Kā tev šķiet? Adekvāti?